piedalīšanās šādos pasākumos, un īpaši šī gadījumā arī runa iet par Ukrainu, vispār labākais, ko mūziķi var darīt, vissvētīgākais. Es domāju, ka mēs tādā veidā attīram karmu par visiem sastrādātiem nedarbiem savos tādos koncertos, kuros mēs tur saņemam atlīdzību un tā tālāk. Tas ir augstākais uzdevums vispār, kur mēs tiešām varam justies vislabāk pielietot. Jā, Elza arī atbalsta. Kaut ar mazumiņu, kaut ar nezinu, laba vēlējumiem, kaut ar 1 lieku eiro, kas makā ir iekritis. Es domāju, tas ir viennozīmīgi pozitīvi, un es vienmēr esmu vadījies dzīvē pēc teiciena. Gūt var dodot, gūt var ņemot, bet dodot gūtais ir neatņemams, vai ne? Tad, principā, arī tā kripatiņa, karma, tas labais darbs, ko varbūt es kādam veltu pasaulē, kuram iet grūti, tad varbūt man kādu dienu nāks atpakaļ. Man ir bijis tas prieks Ukrainā pabūt 4 reizes, un katru no tām reizēm man atmiņā palikusi kāds liels, skaists, pozitīvs notikums, jo tas vienmēr bija saistīts ar dziesmu, ar festivāliem. Un šodien jūs arī dzirdēsiet no mums pāris dziesmas, kas saistīts ar šiem braucieniem. Bet šodien es gribu pateikt īsos vārdos milzīgi paldies katram, kurš ir šeit, katram, kurš šo akciju jau no paša sākuma ir atbalstījis. Mēs pabijām Ukrainā šī gada jūnijā, un atgriežoties pavisam īsā brīdī, mēs sapratām, ka kaut kas ir jādara. Regila Helmaņa iniciatīva iesākās visu šī te akcija. Protams, strādā šeit milzīga komanda, katram ir savs darbs, bet, protams, bez jūsu atbalsta mēs varam taisīt akcijas, kādas gribam, bez jūsu atbalsta nekas neiznāk. Paldies katram no jums personīgi, no manis, no pašvaldības, ka jūs esat šeit, ka šīs akcijas laikā vienmēr esat bijuši atbalstoši. Mūsu pilsēta aug, zeļ, lēnām veidosies par skaistāko pilsētu pasaulē, un es domāju, mēs būsim visskaistāki tikai tad, ja šajā skaistumā ietilps arī atvērtas sirdis, spēja palīdzēt katram mums pašiem sev, kad ir problēmas, palīdzēt ārpus Latvijas un palīdzēt arī tālāk pasaulē cilvēkiem. Maldās ciemos slāna mums laimīga pilsētas sirds. Kotila slunce ugaiši roki, že pustome travi bunji golovo. Večerim spívaje písňu solovinu, a v tom kachu nenetim koty. Pospadatne si mačko, tarutu mňadu, budu dobra rade, budu poleva. Очень положительно оцениваем эту акцию. Мы, в принципе, совместно с председателем эту акцию как бы и организовали. То есть почетный консул Елена Вишнякова является как бы и в том числе инициатором этой акции. Акция, она очень нужна. В условиях сегодняшнего некомфортного и нездоровой ситуации в Украине такие акции, особенно если они происходят в других странах, в других городах, но это просто как бы мы хотим сказать только большое спасибо как бы председателю, всем жителям этого города. Мы в принципе даже не ожидали, что эффект такой, который получился, будет столь успешным. Я думаю, что в будущем эти акции будут продолжаться, но дай Бог, чтобы эта ситуация все в Украине изменилась, и мы только будем молиться за это. Un es domāju, ka mums latviešu tautai ir pienācis laiks, ka mēs jau varam dot. Bija laiks, ka mums sūtīja palīdzību. Mums nāca palīdzība no Eiropas. Man liekas, pienācis laiks, ka mēs varam dot tālāk. Šodien gribētos pieskārties tām vēstures lapas pusēm, kuras mūs vieno ar Ukrainas tautu.
Tā nav tikai kopīga atrašanās cariskās un padomju Krievijas impērijas apskāvienos. Mums latviešiem ir sava loma Ukrainas cīņā par neatkarību. 1917. gada 7. novembrī Ukrainas centrālā rada proklamē Ukrainas neatkarību. Sākās Ukraina cīņa par savu valsti. Un šajā cīņā iesaistās 2 latviešu virsnieki. Vēlāk Latvijas armijas ģenerāļi un Lāčplēša kara ordeņa kavalieri. Pirmais ģenerālis Jānis Lavinieks, toreiz kapteinis, komandēja Valonijas pulka rotu. Otrs bija ģenerālis Pēteris Radziņš.